Man ir vēl viens piemērs, un tas jau ir konkrētāks. Bet tas bija kaut kāds pāris gadus atpakaļ. Ir ugunsdzēsēju depo. Un kā jums liekas, cik ugunsdzēsēju depo vajadzētu būt grāmatvežiem? Man šie te ugunsdzēsēji pastarpināti. Protams, nav zināms, vai tā ir pārbaudīta informācija vai nav, bet šādi gadījumi ir ļoti daudz dzirdēti. Un šajā konkrētajā ugunsdzēsēju depo ir 5 grāmatveži, kas ir pastarpināti ugunsdzēsēju depo vadītāja sieva un viņu atkal kaut kādas atvases un tā tālāk salikts 5 grāmatveži. 5. Vai tiešām valsts kontrole vai mums tā kā, labi, tur gan jau, ka viņi nav visi grāmatveži, viņiem noteikti amati ir sarakstīti. Bet visu šo problēmu, labi, nav svarīgi, cik tā problēma ir. Tur gan jau, ka vienam ir lietvedis, tad ir vēl kaut kāda amata sarakstīta, un tas viss ir vajadzīgs, protams, ugunsdzēsēju depo. Tāds administratīvais aparāts. Bet kā tad šo te risināt? Mainot Saeimas vēlēšanu kārtību vai partiju sistēmu, mēs šos te gadījumus visus neatrisinām. Mēs viņus neatrisinām, nevienu no viņiem. Ieviešot nacionālo interešu likumu, mēs viņus visus atrisinām.